Ģipkas muiža pirmo gadu kļuvusi par Latvijas Piļu un muižu asociācijas dalībnieci, tāpēc pirmo reizi tā aicināja viesus ciemos Leģendu naktī. Tā kā muiža interesantiem vēl sveša, aicinājums saņēma necerēti lielu atsaucību. Telpa, kurā notika koncerts, bija stāvgrūdām pilna. Tā ir tāda brīnišķīga iespēja atdzīvināt šo kultūru vēsturisko ēku, dot atkal dzīvību, un Ģipkā jau nekas nenotiek. Kā vismaz tagad ir tāds, ka kaut kāds pasākums notiek. Pēc 7 gadiem vēsturiskajai ēkai būs 200 gadu. Sākotnēji Mareks Langzams iegādājies daļu ēkas, lai tur veidotu pats savu dzīves vietu, taču sapratis, ka šī var būt pērle, ko ļaut baudīt arī citiem. Cilvēki, kuri Mareku pazīst, abrīno viņa entuziasmu un enerģiju. Tikai viens un ar savām rokām, cik ir tēts palīdzējis un mamma, jā, bet tā ar saviem spēkiem, tā kā malacis. Viņam par to paldies. Jā, cilvēki tiešām abrīno, viņi saka, kur tu tam visam rod laiku, spēku un enerģiju, jo tas viss paveikts ir 2 gados un 5 mēnešos. Reizēm pašam neticās tas, kas ir izdarīts, vienkārši liekas fenomenāli. Pateicībā par iespēju atgriezties pagātnē un neaprakstāmo darbu, Mareks Langzams dāvanā saņēma Ģipkas muižas zīmi, lai viņam stimuls iesākt to turpināt. Laikam pats barons no augšas mani vada, jo te ir tādas interesantas lietas, ko mēnesi atpakaļ Liepālē tikai ir iztīrīta un visādi kaut kādas signālus saņem, ka vienkārši tas ir jādara. Gribētos vairāk, lai paši ciemnieki atbalstītu un atbrauktu un būtu, jā, bet ir tā, kā ir, bet vecie ciemnieki ir. Leģendu naktī Ģipkas muižā bija iespēja baudīt koncertu, šai pusē tapušu gleznu izstādi un pašas ēkas autentiskumu, ko nav mainījuši eiro remonti. Atbraukuši ne tikai interesanti, kas Ģipkas muižā pirmo reizi, bet arī cilvēki, kam ar šo vietu saistās īpašas atmiņas. Šeit dzīvoja mana vecā māte, vecais tēvs, un tad visi mazbērni šeit vasarā tika sūtīti, kā jau izsūt uz laukiem. Jā. Tā man arī te bija jāpavada savas vasaras. Nav nekas no tā, kas kādreiz bija. Jā, kad, protams, es jau visu to atceros ar savu bērnu acīm. Tā mazliet skumja. No otras puses redzēt, ka kāds cenšas to atjaunot un sakārtot. Jā, tādā ziņā, jā. Ģipkas muiža šogad piedalījās arī akcijā Apceļo piles un muižas, un šeit paviesojušies ap 300 apmeklētāju. Līdz ar Leģendu nakti akcija noslēgusies, bet iepriekš sazinoties to var apmeklēt arī ikdienā. Vēsturiskās pērles atjaunotājs cer, ka tā kļūs par kultūru vietu, kas nākotnē pulcēs gan vietējos Ģipkas iedzīvotājus, gan citus interesantus. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.